Čau, AirPro Systems video. Šodien pastāstīšu, kā vispār viss notiek, kā pieslēdzamies, kā sākam mazgāt fasādi. Parādīšu, kā tur netīra fasādi ir, ejam nomazgāsim. Pa lielam aiztumjam iekārt, kur mums viņu vajag. Vai tā ir zemiena vai grants, parasti nolikšu te, jo man ūdens pievadiem te ir vieta. Te es viņu pa lielam nolieku. Ieslēgšu pēc laika ūdens kanalizāciju. Visu jau sagatavošu, pirms es slēdzu iekšā iekārt, lai man pēc tam viss ūdens neiet nekur pa gaisu. Parasti šo kanalizāciju es novadu kaut kādos notekgrāvjos, dobēs, zālien var aplēstīt. Tūjas bieži laistam. To spraužam jau klāt, jo tur nestrādā ūdens pie auta izejošā netīrā kanalizācija. Atvilkšu pagarinātāju. Jau visu noliekšu vietā. Jau aiznesu kātu ar rulli uz turienu. Parasti izvelkam. Ja piemēram mums jāmazgā ir šitā visa siena, tu jau saproti, ka tev vajag jau visu garumu izvilkt, lai tu normāli var strādāt. Un nav pēc tam pie darba procesa, kad vajadzēs, ka kāds vairs nevilks tev. Pa lielam tā cauruli traucēs darbu. Pārsvarā izvelkam viņu ārā. Pilnā garumā. Pat vienmēr izvelkam tā, lai kātam paredzētā caurula jau ir tev te pilnā apjomā un tas rullis ir izvilkts pilnībā. Šī mēs paņemsim jau šito malu. Tad aiziesim, pieslēgsim iekārtu jau pie ūdens, noregulēsim to attiecībā pret 60, pret 40, lai varam uzsākt darbus, lai ir labs spiediens. Un tad jau varēsim sākt mazgāt fasādi, parādīs, kā viss tur mazgājās un kāds ir pirms un pēc. Wow, efekts. Tad pa lielam. Tu jau šo rulli novieto šeit. Tad, kas atliek, slēdzam klāt pie ūdens jau. Iekārt jau sāks darboties, jo ir es tās jau atvērs vaļā ūdeni. Paveram vaļā, lai paplašojās jau ārā uz kanalizāciju. Darbinam iekšā. Pieslēgsim iekārt jau pie ūdens, lai palielinātu ražību iekārtai. Varētu jau strādāt ar šādu spiedienu 2 operatori. Bet fasādēm labāk, jo vairāk spiediens, jo lielāk ūdens plūsma attiecīgi. Labāk var noskalot. Tad noregulējam. Lielam atveram vaļā, te nāks kanalizācija ārā. Tad attiecīgi piepildam sistēmu pilnu ar ūdeni, lai pieaugs sistēmā spiediens. Darba spiediens šeit ir 8,5 bāri. 8,5 bārs noregulējam. Tad ir attiecība 60 pret 40. Varam sliekt apakaļ kanalizāciju. Pieslēgt klāt tīro ūdeni pie rulli, kas padodās uz kātu. Liekam te 10 mm, lai nepazaudētu visu ūdeni. Jo, ja pieslēgsim tikai šaurajā klāt, tad pazudīs viss spiediens un lielā ūdens plūsma. Viss ir saregulēts, pārbaudām visu, vai viss ir kārtībā. Uz 8,5. Sākam mazgāšanu. Ejam, paskatīsies, kā viņi mazgā. Kā es minēju, var arī šādām fasādēm jau paņemt platāks birstis, ātrāk ies uz priekšu. Bet ja netīrāk, man patīk strādāt ar šitām. Piemēram, lejas daļām var pieregulēt. Šeit ir adapteri, ir leņķa regulators, ko var pieregulēt. Jo augstāk ejot, tev vajag piekuriģēt pret tavu augstumu un novietojumu pret fasādi. Vienmēr jābūt, lai birsta pret fasādi ir tieši viss pieguļās, lai nav šādi, ka viņš tikai ar augšējiem sariņiem mazgā. Tad tā mazgāšana notiek šādi. Sākam vienmēr un ejam uz priekšu šādi. Skatāmies pēc netīrības, protams. Tas viss atkarīgs, cik reizes un cik akurāt tev ir jānoiet, lai viss netīrums tik pilnvērtīgi noskalots, lai pēc tam, veicot pēdējo darbību kā skalošanu, nepaliek nekāda nosēduma vai palieks.
Citreiz labāk minūti ilgāk un pēc tam viss ir korekti. Parasti jau 2 reizes vienmēr jāpāriet pāri, lai netīrums slāni likvidēt. Ja tā ir ikmēneša mazgāšana, tad var vienu varbūt. Šādiem arī var pieregulēt, tāpēc es jau iepriekš pieregulēju, lai es varētu šo leju nomazgāt ērtāk. Nebūtu jālauž. Pieregulē pēc savas ergonomikas. Katram meistaram viņa sava. Redz jau, ka te būs vēlreiz jāiet pāri, jo pirmo reizi nenomazgājāt. Protams, citreiz ir netīrumi, kas pilnībā nelikvidējās, ja neizmanto ķimikāli. Bet tas ir vairāk pēc klienta vēlme. Skalojam viņu nost. Pārbaudam, vai rezultāts vajadzīgais mums ir sasniegts. Ja ir kaut kur, kas palicis, atkārtojam procesu. 1, 2, 3 reizes ir nepieciešams, līdz sasniedzam vēlamo rezultātu. Vienmēr ieteikt obligāti kārtīgi noskalot, kas ir pats būtiskākais solis. Jo tu vari visu izdarīt kārtīgi, nenoskalos, tāpat paliks nosēdumi. Parasti šādas metāla plastika sendviču paneļas ļoti labi kopt. Viņiem ir ļoti gluda virsma, tāpēc netīrumi nesēdās un var viegli viņus mazgāt ar šādu sistēmu. Nav nepieciešama pacēlē, lai nomazgātu šādu tipu ēkas, kas ir apmēram 8 metri. Tāpēc mēs varam pieregulēt leņķa adapteru un jau uzlaist augšā, lai jau augšā veiktu attiecīgi to pašu mazgāšanu. Parasti mazgāšanu veicam no vienas malas līdz otrai un tad apakaļ uz sākumu. Sākam darbu. Sapratu tikko, kad neesmu kārtīgi noregulējis birsti pret fasādi, man grūti mazgāt ar. Šoreiz dabūšu. Jānotestē, kā viņi ir. Jāsaprot, kā nolaist. Parasti vajag pieregulēt, pat nevajag ielaist visus posmus. Var izdarīt šādi. Pieregulēsim, lai uzlaižot augšā viņi ir tieši perpendikulāri pret fasādi. Varam normāli, pilnvērtīgi veikt darbus. Parasti laiž augšā pret fasādi, lai viss kāds svars nav jāņem rokās. Tāpat, ka kāds ir 2,5 kilogramu. Bet tā ir daudz vieglāk. Tagad birsti ir tāpat tā tieši kā man vajag, lai man būtu ērti, viegli un birsti izmantot savu potenciālu. Šādām izmantojam hibrīd birstis, vislabāk nomazgātās fasādes. Tomēr gadu te bija kā 10 laikam, kopš viņa nav mazgāta šī siena, lai efektīvāk un ātrāk var nomazgāt. Tā, pa panelim uz priekšu. Nav vajadzīgs pacēlēs. Visu tā pārdzīšana un viss šeit tu vienkārši kusties uz priekšu un notiek mazgāšana.